Šveicešu tautas deju kolektīvs Ramtai. Arī ļoti jauks. Lūk, arī kolektīvs ir gatavs gan pacelt rokas, gan arī kādu soli spērt aktīvāku. Mazais ķipars, mazs dejotājs. Nests līdzi, lai gan viņš noteikti varbūt, ka par to neatcerēsies, bet klāt būtu bijis. Emociju gan jau atcerēsies. Kaulu smadzenēs noklusnēsies. Jānis Vinklers ir mākslinieckais vadītājs šim Ramtai. Latvijas hokeja izlases piedzīvo tādas emocijas. Tik daudz cilvēku atbalsta, tik mājām un balkoniem. Ramtai ir vispār pusi nepazinu. Visādi ir Ramtai! Paldies! Bals tāpat ir ciet, miegs tāpat nav bijis. Cilvēki jauni, emocijas jaunas. Tieši gribēju jautāt, vai Ramtai tev joprojām sniedz to īpašo emociju, kādēļ tu vispār to dari? Jā. Tajos brīžos, kad vajag, jā. Ikdienā grūtāk mums iet, bet šeit jau skaists svētkos. Varbūt tāpēc, ka mums tā ambīcija bija to latiņu pacelt uz 12 pāriem. Tas droši vien tiešām ir tad grūtāk. Tas nāk ar savu cenu, ar jaunu stresu un pārunām un plānošanu un visu to. Bet es domāju, tas bija tev vērts. Man liekas, baigi forši. Mēs to varēsim arī otrajā reizē, ja? Mierīgi. Nav problēma. Labsi.
Labrīt, dejotāji! Sākam nākošo. Tūre! Visi pa mājām! Varbūt ir kaut kāds novēlējums vai vēstījums, ko tu gribi pateikt Ramtai kolektīvam? Ramtai kolektīvam, man būtu daudz ko teikt. Ramtai kolektīvus vēl joprojām uzskata par savu daļu no savas ģimenes, jo man tur arī dejo daļa no manas ģimenes. Un Jānim noteikti liels paldies, ka viņš kaut ko tādu ir uzsācis, tādu projektu ir realizējis. Es nezinu, vai viņš apzinājās tajā brīdī, ka viņš kaut ko tādu uzsāk, cik tas daudz cilvēkiem nozīmēs beigās un cik viņš to savadīs pilnīgi svešus cilvēkus svešumā, tūmā. Un visu cieņu par viņa izturību, gribas spēku un entuziasmu to visu noturēt.
Bet tajā pašā brīdī viņš arī viens darītājs, jo bez labiem cilvēkiem arī tas kolektīvs nekāds nebūtu. Tā kā, man liekas, katrs cilvēks ir nozīmīgs ķēdes posmiņš tajā visā kopējā fonā. Un katram no jums arī liels paldies, ka jūs tādi esat, ka jūs esat tādi man, kad es varu būt tāds jums. Un, protams, daudz jaunas sejas arī šajos dziesmu svētkos, kuras es nebiju redzējis, bet tajā pašā laikā jūs esat tāds kolektīvs, kas spēj ievilkt iekšā sevī to visu un visiem justies diezgan komfortabli, ja tā var teikt. Tā kā visi tādi savējie. Jā, tāda ir mana atbilde. Paldies! Meitai deju svētkos būs mums no laukuma jāpamāj, lai mēs pārliecinātos, ka viņi patiešām tur dejo. Tas bija pa jokam, bet nu pat atskārtu, cik jauki būtu, ja viņi tiešām pamātu. Un nevien mums te, bet arī saviem radiem, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Sēlijā un Latgalē. Kurš gan nepriecātos par tādu sveicienu? Un ir. Ir dejotāji, taču ir traki. Tagad es sapratu, kāpēc šis ceļojums iesākās ar saraglotu kuģu korpusu. Es un katrs no mums, kas te māja, un visi tie, kuriem māja, mēs esam tās naglas, kas tur un satur kopā mūsu tautu. klausīties. Oši trevas gavilēja, vītoliņa čivina.